Ja ik viens no mums patērētu zemes resursus un ražot ogļskābo gāzi tikpat intensīvi kā vidēji viens eiropietis, mūsu uzturēšanai būtu nepieciešamas 3 planētas. Tomēr Zeme ir tikai viena, tāpēc mums jāmācās lietot atjaunojumus resursus. Un kāpēc neizmantot to, ko daba mums sniedz neierobežotā daudzumā? Saules enerģija, fosilie resursi, ko rokam no Zemes, arvien samazinās, taču saule ir pieejama visiem Zemes iedzīvotājiem. Šāda filozofija iet roku rokā ar koksnes izmantošanu sadzīvē. Koksne ir dabīgs saules enerģijas akumulators un 100% atjaunojams materiāls. Koks ir dabisks materiāls. Tas reizē ir moderns un stilīgs, stiprs un izturīgs, silts un mājīgs materiāls. Tas, ko cilvēki sauc par eko. Kad akumulators ir pilns, to var atkal izmantot, nocērtot pieaugušu koku. Mēs paņemam tajā gadu gaitā uzkrāto saules spēku. Protams, pēc koku nociršanas vietā iestādam jaunu mežu, lai varam turpināt baudīt tā labumus un pēc 60 līdz 80 gadiem iegūt atkal nākamo koksnes ražu. Koksnes izmantošana, salīdzinot ar naftu, gāzi, akmeņoglēm un citiem neatjaunojamiem energoresursiem, būtiski samazina kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi. Turklāt koks ir izcils celtniecības materiāls. Tas ir ne tikai izturīgs, viegli apstrādājams un vizuāli pievilcīgs, bet atšķirībā no citiem plaši izplatītiem būvmateriāliem, tikai koks ir pilnībā atjaunojams. Un tā ražošanā tiek ieguldīts vismazāk enerģijas. Jāiestāda mežs un jākop. Mežs ir kā rūpnīca, kuru darbina saules enerģija. Cilvēkam tas ir jāiestāda un jākop. Tad tas aug un augot tīra mūsu atmosfēru. Tas nerada troksni vai piesārņojumu, un tā apkārtnē var droši dzīvot dzīvnieki un cilvēki. Tāpēc jau izsenis mums, latviešiem, ir iekodēta dzīvošana saskaņā ar dabu, ar mežu un mīlestību pret koku un no koka gatavotām lietām. Tūkstošiem gadu laikā esam kokus iemācījušies pielietot ļoti daudzveidīgi, un to darām aizvien. Mēs izmantojam augošus kokus, būvējam koka mājas un taisām īsta koka mēbeles, izmantojam koksni kā siltumavotu. Latviešiem koks ir pat veselības un ārstniecības līdzeklis. Nevelti, pat grūtā brīdī 3 reizes piesitam pie koka. Koks ir visīstākais eko visās šī vārda nozīmēs. No kokiem, ko stādam šodien, būvēsim mājas un iegūsim siltumu 2076. gadā. Izaudzē savu nākotni.